Kapitāla koda portfolio es investēju no 2023. gada oktobra, ir pagājuši 5 mēneši. Par to, kā man ir veicies ar manām investīcijām 5. mēnesī, skaties šajā video. Šeit tu redzi manu Trade Republic depo. Ir pozīcijas, kuras ir plusā, ir pozīcijas, kuras ir pakritušas uz leju. Tomēr tā kā mana investīcijas stratēģija ir ilglaicīgā, tāda portfolio attīstības sākumā tas ir pilnīgi normāli, un es savu uzmanību un fokusu vēršu uz ilglaicīgu attīstību. Paskatāmies, kāds šobrīd izskatās mans portfolio. 40,3% ir ieguldījumi fondos un 59,7% ir ieguldījumi atsevišķās akcijās. Fondos es pēdējos mēnešos mazliet samazināju ikmēneša ieguldījumu summu, jo es redzēju, ka kursi kāpj, atrodas īpaši pie All World Eiropas biržas visu laiku visaugstākajā punktā, tāpēc es mazliet paspēlējos ar ikmēneša ieguldījumu summām un vairāk ieguldīšu tad, kad kurs mazlietiņās pakāpsies uz leju. Šeit tu redzi Trade Republic vispārēju izvērtējumu, ka no portfeļa atvēršanas brīža tie ir 3,59% plusā ar peļņu 20,62, tomēr šī statistika neattēlo visus procesus, tādus kā akciju pirkšana, pārdošana, transakcijas, tāpēc kopējo pārskatu es izvērtēju vienmēr arī performance portfolio. Paskatāmies pozīcijas. Lielākā pozīcija šobrīd ir fonds All World, tad seko Realty, tad Evergy, tad Emerging Markets un tālāk mazāki ieguldījumi, kuru daļa manā portfolio augs, jo es turpināšu katru mēnesi tajos investēt. Pēc Trade Republic datiem vislabāk šobrīd veicās fondam All World un akcijām Omega Healthcare investīcijas un Bank of America. Emerging Markets. Naudas izteiksmā tas būtu šāds ienesīgums, un jāsaka, ka pie All World es šomēnes arī mazu daļiņu pārdevu, lai ātrāk varētu iedarbināt salikto procentu efektu. Šeit tu redzi manu statistiku portfolio performance statistikas aplikācijā, un proti no 2023. gada 17. oktobra. Ar kopējiem rezultātiem esmu vairāk kā apmierināta. To parāda arī šī diagramma, ka kopējais ienesīgums, tā ir tā zilā līnija šeit, ir lielāks par maniem ieguldījumiem. Un ka kopumā es ar savu deltu esmu plusā. Protams, atsevišķi mēneši var atšķirties. Ar šo portfolio es esmu sava ceļa pašā sākumā. Tagad paskatīsimies, kāds tad izskatījās februāra mēnesis. Februāris ir noslēdzies ar mīnus 0,1%. Februārī es pārdevu nopelnīto daļu no All World fonda, un tas smuki attēlojās šajā grafikā, kur ir visi ienākumi no manām darbībām, un tas, kas man ļoti patīk, ir tas, ka februārī kopējais ienesīgums gan no dividendēm, kas ir Realty Income, 40 eiro centi. Ja tu strādā ar lielākajām investīcijām nesmikņā par 40 centiem, jo ar salikto procentu efektu jebkura summa spēj ievērojami palielināties,
jo lielāks laiks, jo lielāki procenti. No Trade Republic bija 8 centīmi, un no Vanguard tīrais ienākums no kursu svārstībām 85 centi, un kopā es esmu pie summas 1,33 eiro. Un ja mēs skatāmies attīstībā, tad janvārī 40 eiro centi un februārī jau 1,33. Martā es sagaidu lielāko daļu izmaksu, dividendžu izmaksu no fondiem un akcijām, un attiecīgi mārts būs sagaidāms ar vēl augstāku atdevi nekā februāris un janvāris. Tas, ko es redzu pozitīvi, protams, ir tas, ka jau no pirmajiem investīciju mēnešiem man ir izdevies ģenerēt ienākumus, un tagad vienkārši jākopja tālāk mans investīciju portfolio, lai ienākumi palielinātos, es tos reinvestētu un attiecīgi maksimāli efektīvi darbotos. Salikto procentu efekts ir vislielākais, svarīgākais noslēpums labklājīgu cilvēku investīcijās, un tāpēc par šo man ir atsevišķs video. Lūdzu, noskaties video par salikto procentu efektu. Ir šobrīd viens no svarīgākajiem video labklājības mentalitātei šajā kanālā. Šeit tur redzi manus darījumus, jeb treidus, noslēgtos treidus un investīcijas. Principā jebkura investīcija skaitās treids. Ja treids ir darījums, ir, ka es nopērku un pārdodu. Vienkārši ilglaicīgas investīcijas ir, ka es nopērku un ilgi turu. Jeb vēl efektīvāk ir nevis, ka es vienreiz nopērku un esmu atkarīga no tā attiecīgā brīža pirkuma cenas, bet ka es investēju katru mēnesi un tad es saņemu attiecīgā perioda vidējo cenu, kas ilglaicīgi ir daudz izdevīgāk nekā investēt vienu reizi. Protams, ar nosacījumu, ka brokeris tev nenoslauc 5 ādas pirms tu vispār esi sācis pelnīt. Tāpēc šajā stratēģijā es izvēlos Trade Republic depo, kur par investīcijām krāja plānos nav transakcijas maksas. Šeit vēlreiz mans kopējais pārskats. Kopumā mans portfolio ir plusā. Manas izvēles nav nejaušas, tās balstās stratēģijā, pie kuras es pieturos. Tas balstās arī zināšanās, tas balstās mācībās pie tiem, kuri ir daudz spēcīgāk nekā es. Tas balstās praktiskajā savu stratēģiju īstenošanā un pieredzē, un tā rezultātā man ir pārliecība par to, ko es daru, un arī kopumā mans portfelis ir plusā. Un kā izskatās tavs portfolio? Vai tu jūties droša par savām izvēlēm akciju tirgū? Un citādāk es, protams, tev novēlu, lai tavs portfolio vienmēr būtu plusā.